Labdien! Mani sauc skolotāja Krista, un šodien mēs stundā centīsimies uzzināt kaut ko vairāk par vēstures avotiem, kā tos iedala un kas tad katram no vēstures avotu veidiem ir raksturīgs. Tātad stundas mērķi, kā jau tu redzi, ir pirmkārt noteikt vēstures avotu veidus un tiem raksturīgās pazīmes, un noteikt atšķirības starp vēstures avotiem un informācijas avotiem. Pirms mēs turpinam, vispirms atkārtosim katrs pats sev, kas ir vēsture. Vēsture ir zinātne, kurā mēs cenšamies noskaidrot, kas tad ir noticis pagātnē, vadoties pēc dažādiem vēstures avotiem, jeb vēstures liecībām. Vēstures pētnieki, jeb vēsturnieki veido stāstījumu par pagātni. Tā mēs varam uzzināt, kādas pārmaiņas ir notikušas laika gaitā, kā cilvēki dzīvoja agrāk un kā dzīvoja šobrīd. Nu, lūk, protams, lai vēsturnieki vispār varētu aprakstīt vēsturi, viņiem ir nepieciešams pētīt avotus, vēstures avotus, jeb vēstures liecības. To arī savā kladē var pierakstīt, kas ir vēstures avoti. Galvenais šodienas jēdziens. Tātad vēstures avoti ir liecības, kas sniedz ziņas par cilvēku dzīvi pagātnē. Viss cilvēku radītais, kas saglabājies līdz mūsdienām un palīdz saprast pagātni. Vēstures avoti var būt ļoti daudzveidīgi. Tās var būt kādas lietas, kas ir saglabājušās, vai daļiņas no tām, piemēram, lauskas no kādas krūkas, vai šeit, kā jūs redzat, attēlā rotas lietas, apģērbs. Tās var būt arī fotogrāfijas, īpaši daudz mums tāda ir no 20. gadsimta. Tas var būt arī apģērbs, tā var būt vēstule vai dienas grāmata, tās var būt avīžu ieraksts, tā var būt kāda ēka vai durvis, vai, piemēram, šeit jūs redzat arī piramīdu. Tad viss, ko cilvēks ir radījis un kas ir saglabājies no aizgājušajiem gadiem, no pagātnes, ko mūsdienās vēstures zinātnieki, izmantojot dažādu tehnoloģiju palīdzību, izmantojot savu prātu, mēģinot saskatīt cēloņus un sekas, dažādas sakarības, spēj izpētīt un aprakstīt, kā tad cilvēki dzīvoja. Vēsture no citām zinātnēm atšķiras ar to, ka mums kā vēsturniekiem nav iespēja atgriezties pagātnē, un mēs nevaram veikt eksperimentus. Mēs balstamies uz to, ko mēs atrodam, piemēram, arheoloģiskajos izrakumos vai ko mēs redzam fotografijās, gleznās. Mēs tās kritiski analizējam, salīdzinām un izveidojam stāstījumu, jeb aprakstu par pagātni, vēsturi. Tāpēc arī vēstures avoti ir tik ļoti svarīgi, un jo daudzveidīgāk vēstures avoti par kādu notikumu ir saglabājušies, jo precīzāk mēs to varam aprakstīt. Šeit arī tev ir iespēja noskatīties video 17 minūšu garumā par to, kas ir vēstures avoti. Ja tu šo vēlēsi noskatīties, tad apstādini mācību video un ar kādu no savām viedierīcēm, piemēram, telefonu vai planšeti, atver kameru un noskanē redzamo QR kodu. Tas tevi aizvedīs uz vietni Tava klase, kur tu vari arī šo video noskatīties. Šis mācību video ir pieejams arī skolas mācību vidē, tev pie pirmā temata. Rakstīts vēstures avoti iekavās video. Droši aptur šo mācību video, noskaties un tad atgriezies stundā. Video droši vien esi noskatījies, un tagad mēģināsim salikt punktiņus uz i un vēlreiz atkārtot, kā tad mēs iedalām daudzveidīgos vēstures avotus. Atkārtoju atkal un atkal, ka liecības no pagātnes, ko cilvēki ir radījuši, ir saglabājušās ļoti daudz. Un, lai būtu vieglāk par tām runāt, vēsturnieki to ir sadalījuši 5 grupās. Viena vēstures avotu grupa ir rakstītie vēstures avoti. Jau nosaukumā tas pasaka priekšā, ka tie ir avoti, kuros kaut kas ir uzrakstīts, piemēram, kronikas. Kronikas ir secīgs pagātnes atstāstījums pierakstīts pēc kārtas. Kronikas bija īpaši populārs tieši viduslaikos, tad, kad cilvēki arī pierakstīja to, kas apkārt notika, piemēram, kad piedzima vai mira kāds valdnieks un tam līdzīgi. Laikraksti.
avīzes, kas mums ir saglabājušās no citiem gadsimtiem, sākot jau no 19. gadsimta, arī mums palīdz noskaidrot par to, ko cilvēki pirka un pārdeva, kas bija svarīgs, par ko viņi runāja, kādu valodu lietoja, kādi notikumi tad notika. Dokumenti, kas ir parakstīti par kaut kā iegādi vai vienošanās starp valstīm, arī vēsturniekam ir daudz ko pateikt. Likumi no tā laika, kas mums arī pasaka, kā tad cilvēki dzīvoja, kad kādi likumi radušies, kas viņiem šķiet taisnīgs, kas nē. Piemēram, vēstules cilvēku rakstīts, dienas grāmatas un tā tālāk. Tas, kas ir rakstīts, ko mēs varam izlasīt, tie ir rakstītie vēstures avoti. Vēl ļoti nozīmīga vēstures avotu grupa ir vizuālie vēstures avoti. Dažkārt cilvēki domā, ka ar vizuālajiem vēstures avotiem strādāt ir vieglāk, jo tie mums parāda priekšā gleznas, piemēram, ikonas, kuras mēs varam redzēt baznīcā, karikatūras, fotogrāfijas un plakāti, un arī citi. Vizuālie vēstures avoti arī vēsturniekiem ir jāpēta ļoti uzmanīgi un kritiski, un jāņem vērā tas, vai cilvēks, kurš šo vizuālo vēstures avotu izveidoja tajā laikā, vai viņš bija klāt. Vai tā ir glezna par notikumu, ko šis cilvēks piedzīvoja, vai tā ir glezna, kurā ir attēlots notikums, par ko šis cilvēks, piemēram, tikai lasīja, vai ne? Cik šis avots ir ticams. Tālāk nākamā vēstures avotu grupa ir fono jeb skaņas, kur mēs varam dzirdēt. Piemēram, jau no 20. gadsimta dažādu runu ieraksti. Dokumentālās filmas, pasākumu ieraksti, kur mēs varam dzirdēt, kā cilvēki runā, ko viņi saka, ko viņi pastāsta. Tad lietiskie vēstures avoti, tie ir īpaši svarīgi arheologiem arī, un arī mūsdienās mēs ļoti daudz pētam lietiskos avotus arī no 20. gadsimta. Piemēram, ēkas, baznīcas, pilīs un tā tālāk, muižas, tad parastas lietas, piemēram, krūka, vai piramīda, vai ķemme un tā tālāk. Šīs lietas mums arī tāpēc ir grupā lietiskie lietas, kas mums palīdz saprast, kā tad kaut kas izskatījās. Piemēram, telefons no 20. gadsimta sākuma ļoti atšķiras no telefona, kādu mēs izmantojam mūsdienās. Tas arī parāda, ka cilvēku dzīves stils bija atšķirīgs. Vai apģērbs, lietiskais vēstures avots, kā mēs ģērbamies šodien un kā agrāk. Varbūt to arī kādās filmās vai seriālos esi redzējis, kā agrāk, piemēram, sievietēm bija jāvelk korsets un šādi ļoti plaši svārki, bet pēc tam jau sievietes sāk valkāt arī bikses, kas agrāk nebija atļauts un cilvēki par to nevarēja iedomāties. Un pēdējā vēstures avotu grupa ir mutvārdu vēstures avoti. Mutvārdu kāds mutiski pastāst. Kāds cilvēks intervijā pastāst savus atmiņas, vai arī tev vecvecāki stāst par savu dzīvi. Ja tev ir klāde, tad es aicinu tevi kādai iezīmēt šo te domu karti, kurā vidū ir ierakstīts vēstures avoti un pierakstīt šie 5 vēstures avotu veidi. Rakstītie, vizuālie, fono, lietiskie un mutvārdi vēstures avoti. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo to vēsturnieki izmanto visu laiku, un tev šis būs svarīgi līdz pat 12. klasē, un vēstures avotu veidi ir jāmācas atpazīt. Šeit arī ir viens uzdevums, kurā mēs jau mācīsimies atpazīt vēstures avotus. Mums ir jāizlasa, kas ir dots, un tad jāpiesaka atbilstoši sarakstam, kurš tad vēstures avotu veids tur ir minēts. Apģērbs, rotas un ieroči. Tātad apģērbs, rotas un ieroči. Lietiskie, rakstītie, mutvārdu vai vizuālie. Ja tās ir lietas, apģērbs, rotas, lietas, ieroči, tie noteikti ir tātad lietiskie vēstures avoti, tāpēc tad mēs uzreiz arī ilgi nedomājam, rakstam lietiskie. Lietiskie vēstures avoti, tātad, piemēram, apģērbi, rotas, ieroči. Skatāmies tālāk. Vēstures avoti, vēstules un dokumenti. Ja mēs skatāmies uz dokumentiem un vēstulēm, mēs, lai saprastu, kas tur ir noticis, lasām, tad tie ir rakstītie vēstures avoti, no kuriem mēs varam kaut ko izlasīt. Tātad rakstītie vēstures avoti, piemēram, vēstules dokumenti. Tālāk, dzīves stāsti, atmiņas. Kāds cilvēks stāsta par savu dzīvi,
kāda bija dzīve pirms 50 gadiem, piemēram. Tie ir mutvārdu vēstures avoti. Kāds stāsta mutvārdu? Ja, mēs tad te varam ierakstīt mutvārdu. Un tā tad pēdējais kino, gleznas un pasmarks. Pasmarks ir tas, ko tu uzlīmē pirms izsūti vēstuli. Tajās ir kaut kas redzams attēlots, tad tas ir vizuālais vēstures avots. Nu, lūk, šādi te mēs kopīgi esam izpildījuši un sanumurējuši, likuši secīgi tātad vēstures avots. Līdzīgi mēs esam izpildīti arī citu uzdevumu. Šeit, ceru, ka tu redzi ekrānu, ir doti dažādi vēstures avoti, un mums ir jāatbild, vai tas ir rakstītais, vizuālais, fono, jeb skaņas, lietiskais vai mutvārdu vēstures avots. Numur 1 - klases telpa. Šeit tātad mēs redzam attēlu, kurā ir tātad soli un kā tad izskatījās skola, piemēram, 19. gadsimtā. Šis tātad ir viens no vidinājumiem, kas mums stundā parādījās, ka tas ir lietiskais vēstures avots, jo tur ir redzams dažādas lietas. Un tā arī ir taisnība. Mēs redzam skolu, pulksteni un tam līdzīgi. Numur 2 - radio pārraide. Atbildam jums, kāpēc īši 20. gadsimta 60. līdz 80. gadi. Tev ir jāiedomājas, ka klausies šo radio pārraidi. Ja mēs dzirdam vārdu klausies, mēs tātad klausamies radio ierakstu, tad tas ir fono, vai ne? Fono jeb skaņa. Skaņas. Labi. Tālāk mēs skatāmies nākamo. Te ir liecība. Mums liecības mūsdienās bija pieejamas e-klasē, bet šeit ir liecība no tā gada. Mēs varam izlasīt, kāda mācību priekšmeti ir bijuši. Nu, tad tas ir rakstītājs vēstures avots, liecība. Labi, tālāk skatāmies nākamo. Fotogrāfija padomju laiku skolā, tas no 20. gadsimta laika, kad arī Latvijas teritorija bija okupēta un atradās Padomju Savienības sastāvā. Šeit ir nofotografēts, kā bērni iet uz skolu, kāds viņiem ir skolas formas, kādas ir tradīcijas. Šis ir kāds vizuālais vēstures avots, jo tad mēs apskatām fotogrāfiju. Nu, lūk, tātad pareizi izdomājām. Nākamais, mēs redzam, ka šeit ir grifele, jeb tāda kādreiz skolēni nerakstīja kodēs, bet uz šādām te tāfelītēm ar krītu, rakstām spalvu un tinti, jo arī nebija pildspalvu kādreiz, bet rakstīja rakstām spalvu. Šeit mēs redzam dažādas lietas, kas mums pastāsta priekšā par to, kā skolēni mācījās. Tātad tas ir lietiskais vēstures avots. Labi. Tālāk mums ir dots avots numur 6 - fotogrāfija. 20. gadsimta 30. gadi Rīgas Franču licejā. Nu, portālā Zudusī Latvija mēs varam redzēt dažādas fotogrāfijas no pagātnes, un šeit mēs varam redzēt, kā tad bērni pirms gandrīz kā 100 gadiem mācījās, kā izskatījās skola. Ja mēs varam redzēt, tad tas ir kāds vizuālais vēstures avots. Nu, lūk, šādi te. Tālāk nākamais mums ir vēl viena liecība. Liecības bija rakstītie vēstures avoti, ja mēs varam izlasīt, kas te tur ir. Un pats pēdējais no vēstures avotiem ir šāds, numur 8. Ilgadējā liceja vēstures un latviešu valodas skolotāja Angelika Gailīte atceras. Un te ir citāts no viņas. Ārlietu ministrijā nācās bieži sadarboties ar Marcelu Segrestu. Valdības iestādes bija atsaucīgas franču projektam dibināt Rīgā skolu ar pastiprinātu franču valodas mācību latviešu bērniem. Franču liceju Rīgā atvēra 1921. gadā 1. septembrī. Vecāki un bērni sapulcējās Elizabetes ielas savrupmājās lielākajā telpā, apakšstāvā ar skatu uz dārziņu. Šī telpa arī kļuva par skolas zāli. Un ja te ir rakstīts, Angelika Gailīte atceras, šī sieviete stāsta, kā bija, tas ir kāds mutvārdu, vai ne? Jo tās ir cilvēka atmiņas, mutvārdu vēstures avots. Nu, lūk, tad ceru, ka arī tev izdevās šeit ļoti labi noteikt vēstures avotu veidus,
Protams, šis ir tikai sākums, un mēs vēl kopīgi mācāmies, vēl būs daudz stundu, kurās to varēsim turpināt apgūt. Paldies par darbu, tiekamies citās stundās!